Agrais skatiens, kad spogulī veras. Alkans dzeras, bet neatceras. Kādas žirgtas tur ziltiņas peras. Viņas visas ir nenotveramas. Dzīve dāvina spožus stikliņus, piklos padara drošus un mikliņus. Citus tā kā tēraudus rūda, bet no citiem vien iztaisa glūdu. Nudīgs zvaigzne pa dīķi bulunčojas, nedurbiksīšu, vairs nevaruncīšu, visi pliki kā tikko taisīti, visi tīri un nesamaisīti. Visi pliki kā tikko taisīti, visi tīri un nesamaisīti. Klausies, tev bija jābūt trijos. Es tikai idiots stāvu un gaidu tev. Kas tev ar seju? Nekas. Palīdz labāk aiznest. Es nevaru, man tagad jābrauc ir pēc pienīst. Aiznes uz noliktu. Man uz lidostu jā. Nu tad atstāj tepat. Es taču neesmu vainīga, ka tagad ir epidēmija un viss ir saslimuši. Nospēlēsiet jūs to izrādi, izveseļosies sarkangalvīte un mežsargs izveseļosies. Un līdz Ziemassvētkiem ir ļoti daudz laika. Labi, ka vispār kaut kāds dabūju apskrēja viss centra veikals izrādās deficīts. Es tik labi pasēdu mazliet ar viņu. Es vairs nevaru izturēt. Labi? Artur, mēs sagatavojām Rolandam 3. ģērbtuvi. Nu, vēl tikai jāiznes narcises uz turieni, tās viņam mīļākās puķis, es vienā intervijā lasīju. Pāris dvieļi, ziepes, lai viņš pēc ceļa var kārtīgi nomazgāties, atpūsties. Nu, ko tu lasi tur? Es gatavojos raidījumam. Nu, taču biogrāfijas jums ar brāli vienāds. Ko? Nu, jau gadus 40 kā vairs ne. Nu, beidz, nu mēs kaut ko izdomāsim, nu. Čau, Zuze. Čau. Tu disku atnesi? Priekš kam? Neatnesi. Nu, atnes, neuztraucies. Nu, liec iekšā. Priekš kam? Nu, kā es ļoti fanoju par Rahmaņinu un cienu Tāleru kā pianistu. Nestāsti. Aha. Nu, šurp. Tas nevar patikt. Jā. Nu, kā? Patīk. Ļoti. Viens stulbs suteners piekauj 2 manus operatorus. Tad tu man pasaki, kas tas ir, ko? Kas tas ir? Tu klusē? Tu klusē? Labi. Klusē! Es tev pateikšu, kas tas ir. Tas ir tizlums, tas ir stulbums. Un tā ir galēja neprofesionalitāte. Kaut kas tāds var notikt tikai šajā televīzijā un ar šajienes operatoriem. Tu apsēdies, kad es ar tevi runāju. Ko es teikšu direktoram? Ko? Kauns pa visu dzīvi! Un apdrošināšana? Ko? Kameras asiste? Protokola nav? Ārsta izziņas nav? Nav! Nekā nav! Tikai sasis spurns un zilāts. Operators, kurš nevar nosargāt savu kameru un ļaus sadalzīt purnu! Brīnums vēl kaut tik maz. Un kur tas otrs? Ko? Kur otrs es tā prasu? Tam nebija drosmes atnākt. Tagad paklausies nevis viens sutiners, bet 5. Un tas otrs guļ slimnīcā pašlaik ar smadzeņu satricinājumu. Un ar laustām ribām. Paglau, Dace, vilks mums ir.
Vecmāmiņa arī ir. Es varu būt sarkangalvīte. Jā, mums vajag tikai pierunāt vienu veci, lai nospēlē mežsargu un viss. Tikai ne Artūru. Jā, ne Artūru. Protams, Kaspar vai Juri. Labi, ej. Tur līdz raidījuma sākumam es brīva un es pat tikšu galā. Labi. Paldies. Klausos, un ticiet man neapnīgi. Jā. Es tiešām nekad nebiju dzirdējis tik brīnišķīgu interpretāciju. Es priecājos, ka jums patīk. Patīk, es dievinu Rahmaņinu. Es gan ne, bet viņu var labi pārdot. Tā, uz raidījumu viss kārtībā. Tur jābūt Rolands Tālērs, ja? Nu, nebaidieties, dabūsiet to savu autografu. Paldies. Sadarījis tagad. Klausies, pēc minūtēm 10 te būs viesis. Tūlīt savāc savas mantas, lasies ārā no šejienes. Ritiņ, no šitā puikas var uztaisīt lielu, briesmīgu pelēku vilku. Es domāju, ka izrādi ir atcelta. Nē, spēlēsim visu, kā bija paredzēts šodien pēc raidījuma. Man nav laika, man jāskrien sameklēt vēl kostīmu un pierunāt kādu no mūsu večiem. Nospēlēt mežsargu. Lielu, pelēku, briesmīgu vilku. Nu, tu arī gribi būt liels vilks, ja? Necieni mani, ne manu darbu. Par ko tev ciedi? Fui, nobiedēji. Kas tu podā iekriti? Jā, aizdod blūzīt, Nu, klausies. paga, nedošu. Te šito te dod. Pagaid, tas ir medniekam. Ļoti labi būs, ļoti labi. Kas tev noticis? Nekas. Gribēji kaut ko? Es Jūru meklēju. Jūras ir 3. ķertuvē. Čau, Jūri, paklaus, tieši tev meklēju. Nu, ko tev vajag? Televīzijā ir gripas epidēmija. Nu, un? Tu vakarā nevarētu nospēlēt mežsargu. Ko? Mežsargu? Nekādā gadījumā. Es arī esmu slims. Paklaus savāc visu no miskast, kas tur tu nākšot kaut kādu viesi. Es nezinu, piedod man nav. Varēs nokrāsot zuzei, sarkans vaigus, nu un vispārējo. Pau! Nu, kas tas ir? Dats teica, ka es līdz raidījumam esmu brīva, un tagad man vienai pašai viss jādara. Jātīr vēl viņiem tur no pakaļas, un... Nevaru! Zūzē! Ziniet, es gribētu uzņemt par jums filmu. Nu, dokumentālo. Tā varētu būt brīnišķīga portreta filma. Varbūt pat dubultā par jums un jūsu brāli. Artur, kā tu domā? Nē, es negribu būt iejaukts. Nē, nu tad varam taisīt tradicionāli. Tas ir atkarīgs vienīgi no jums. Kur mans koferīts? Tur. Nē, mazais. Es neievēroju. Laikam palika mašīnā. Es aiziešu pakaļ. Pagaid, es būtu pateicīgs, ja tu paliktu. Tad es tūlīt. Paldies! Pagaidi! Man nav laika. Tā, 2 vārdi. Nu, Vakarā gribi spēlēt teātri. es tu jocīgi, es tam vecumam jau esmu pāri. Arī kretīns. Īslīds, tā kā bērnībā. Narcis. Tu atceries, kāds mammai pavasaros bija dārsīs vienos ziedos. Mammai bija hiacins, pie tam balts. Jā, mājas priekšā, bet stūrī zem ceriņam sarkanās. Tik un tā. Tu vari necensties, mums nav nekā kopīga. Tas forši izskaties. Kas tur izbija?
Dod man! Tas ir tavējās. Nē, Artur brāļi, un tad? Artur zini? Ko tad? Tas ir tekodīns, morfija paveids. Kā tad tu to zini? Mans vīrs tās lietoju pēdējo pusgadu. Kas viņam bija? Nu, nav svarīgi, bet tās neko neārstē. Tas tikai noņem sāpes. Man ir apnicis blandīties pa pasauli, dzīvot lētos dzīvokļos, viesnīcās. Man gribas miera, savu māju, ģimeni. Klausies, zini ko? Es esmu nolēmis atpirkt mūsu bērnības māju. Cik tu man maksāsi? Ko? Kā es saprotu, tad tu gribi, lai es kļūstu par kaut ko līdzīgu tavs mājas pārvaldniekam, kamēr tu braukā apkārt pa pasauli. Nē, Cik tu man maksāsi? tu man esi pārpratis, tu neesi pareizi sapratis. Nu, tā būs arī tava māja. Mana, tava, mūsu kopējā, mūsu bērnības māja. Vienalga, man no tevis neko nevajag. Tā, tev ir policijas protokols, ārsts zīme, apdrošināšanas polise un par apdrošināšanu maksās viņi ņem un aizvies. Pagaidi. Nu? Ja es uz tevi kliedzu, man bija tiesības kliegt. Es tomēr esmu tavs priekšnieks. Un ja es pats reizēm to aizmirstu, tad nebūtu slikti, ja kāds to atcerētos. Nevajag aizmirst, kurš te ir galvenais. Un es netaisos atvainoties. Tu jau to izdarīji. Man pašam ir savs dzīvoklis un man ir darbs. Un es esmu atzīts par labāko raidījumu vadītāju valstī. Un vēl man ir sieviete. Jā, lieliskākā sieviete, kāda es savā dzīvē esmu sastapis. Un mēs tūdēļ precēsimies un pirksim mašīnu. Un tiesības mums jau ir. Rītiņ, nu esi cilvēks. Nē, Nu, lūdzu. atrodiet kādu citu. Bet Rītiņ visi jau atteica. Nu, tu esi pēdējā cerība. Nu, lūdzu. Nu, tev nekas nebūs jādara, tikai jāiznāk beigās jānošauj Jancis. Nu, lūdzu. Labi, ka tik daudz lūdzēju. Visiem trim es nevaru atteikt. Rītiņ, tu esi zelts. Labi, es tūlīt. Pasiet vēl ar šitiem, es aizskriešu pēc kostīma. Es nezinu, vai es rīkojos pareizi. Bet kas ir pareizi? Ja es nebūtu izmēģinājis, es nekad nebūtu uzzinājis. Tas jauno pianistu konkurss Prāgā, tā bija vienīgā iespēja tikt ārā no šīs ārprātīgās valsts. Jā, egoistiski, jā, cūcīgi pret tevi, pret māti, pret tēti. Tu nevarēji studēt. Vecāki nevarēja aizbraukt pa tai nevainīgā ekskursijā uz Poliju. Bet katram no mums ir tikai viena dzīve. Un es savējo, varbūt es esmu sabojājis. Bet pats ar savām rokām. Es netaisnojos, bet es gribu, lai tu saproti. Labi, kad būs laiks, asistents atnāks pakaļ. Es visu ģērbtuvē savācu, visu sakārtoju. Kaspar arī satika, tur viņi visi ir satikušies un jau ievākšies ģērbtuvē un visi laimīgi. Paklau, ko tu par to domā? Zinu, tas viss tagad ir pilnīgi gluži vienalga. Tas taču ir Jancim, Dace. Tu par to, es domāju, ka tu par to ļoti labi izskatās. Nu, es taču ne par izskatu. Par ko tad? Bet pēc kāds iztīsies, vecmāmiņa 5 reizes lielāka par vilku. Liecies mierā, tas šķiet teātris, tas viss ir nosacīti. Ko tu domā, Ritiņa, taču nebūs ne vīrietis, ne mežsargs? Viņš pat uz mātes bērniem neuzskatīja par vajadzīgu atbraukt. Man žēl. Patiesībā man ir vienalga. 50 gadus esmu izticis bez brāļu un iztikšanas turpmāk. Labi, es iešu, ja? Artur,
Vai tu zini, ka viņš ir ļoti slims? Bija pakrītis mašīnā zem krēsla. Paldies. Labi, es iešu un pasaukšu grimētāju. Pagaidiet. Tagad ir īstais brīdis, ka mēs varētu netraucēt parunāt par jūsu filmu. Nē, es negribu apgrūtināt jūs savus ieskaitas dēļ. Es atradīšu kādu citu. Bet tas vajadzīgs jūsu studijā. Jā. Un tad vēl jau vairāk es labprāt jums palīdzēšu. Ko mēs varētu sākt jau šokar? Jā. Es tik tev gribēju pateikt, Zemīša zvanīja šodien. Un prasīja, mēs brauksim slēpošanu vai ne šogad. Man tas neinteresē. Naudiņa ar tevi neinteresē. Nu, ja mēs atsakām tūlīt, tad viņi izīrē mājiņu citiem, un 80% no summas mēs dabūnam atpakaļ. Nu, sazvanies ar viņiem un... Un naudiņu var paturēt sev. Tas taču ir rekvizīts. Drīkst apēst līdz galam. Nu, ēd, ko es ar tādu darīšu? Garšīgi? Es arī vienu. Artūr, mīļais, uz studiju. Gribi vienu? Nu, kad? Kas par? Esiet visi sirsnīgi sveicināti. Tūplāns Rolandam. Ritiņai starp citu, tas vecums nav pār. Viņa uzreiz piekrīt. Un ne brītiņi viņai neienāca prātā. Šausmas, kā es tur izskatīšos Kasparī. Ko plāns? Nē, nu kaut kas starp viņiem ir noticis. Domā, viņš nekad tā neuzvedas. Ai, tas stīvums no ilgas neredzēšanās. Tu beidz, citus raidījumu viesus viņš vispār ierauga pirmo reizi. Kas par to ar nezini? Nē. Redziet, pēdējā laikā presē ir parādījušās tādas ziņas, ka drīzumā iznāks Rolanda Tālera jaunais kompaktdisks. Vai tas tiešām tā ir? Nē, no ārprāts. Viņš pilnīgi izvairās no viss, kas varētu cik necik būt personīgs. Pareizi dara. Tas ir vienīgais, kas cilvēkus interesē. Kāpēc mums vispār skatās? Tu spried pēc sevis. Nē, Zuzei tagad ir pilnīga taisnība. Tas tagad izskatās pēc sterilas informācijas, nevis pēc raidījuma par personīgo dzīvi. Nu, manuprāt, Artūrs ir ļoti profesionāls un korekts. Raidījums, man liekas, ir izdevies ļoti labi, lai neteikt vairāk. Būs pēc tam ar viņu jāparunā. Un tas bija raidījums par vienu no slavenākajiem latviešu pianistiem Rolandu Tāleru. Paldies, ja skatījāties. Tiksimies atkal rīt. Raidījumu vadīja Artūrs Tālers. Nu, viss, nu. Es eju pie Artūra. Būs uz izrādi. Es nezinu, man vēl jāparunā ar Rolandu par filmu. Nu, ne jau visu vakaru. Es nezinu, tas atkarīgs no viņa. Labi. Es pacentīšos. Nu, pacenties, labi. Es vēl pēc sīkajiem un lejā. Nu, tas bija lieliski. Nu, paldies jums, ka jūs piekritāt un atnācāt. Artūr, drīkst tev uz brītiņu? Vai es būtu ļoti pateicīgs, ja tu man atļaut palikt brītiņai brāli? Labi, bet tad uzreiz ja? Jā, protams. Paldies. Paklausies par to māju. Vai aizmirsti? Un piedod, ka es nemācēju savādāk. Ne, pagaidi. Es labprāt dzīvot ar tevi kopā un pieskatīt māju, kamēr tu būsi projām. Nerunā par pieskatīšanu, brīdi nav bijis. Ne, pagaidi. Es zinu. Ak, tas ir tāpēc? Kas tad? Tu zini vai ne? Ko tad? Es neko nezinu. Nu, nav būtiski. Bet es priecājos. Un tad diezgan, vai tu priecāsies, kad būs jātaisa kapitālais remonts? Tad jau redzēsim. Labi.
Starp citu, ko tu gribēji? Ar to tas raidījums neizskatījās īsti labi. Kā tā? Nu, ja kaut kas ir noticis, nu es varbūt varu palīdzēt. Ko tu? Viss jau ir nokārtojis. Mēs ejam skatīties izrādi, kā Jans sēdīs sūds. Viss kārtībā. Mēs varbūt varētu šodien parunāt par to filmiņu. Nu, protams, ja jums ir noskaņojums. Nē, šodien nekādas strādāšanas. Ejam izskatīties sarkangalvīti. Brālis teica, ka bērniem vajag auditoriju. Check man. Nu, kur viņi visi ir? Es taču teicu, uzreiz pēc raidījuma viņi neatnāks. Es uztraucos, es sajaukšu tekstu. Ritiņ, nu tev tur 2 vārdi tikai jāpasaka. Vienalga sajaukšu. Es nevaru te. Kas ir Man bailes neiešu. Nu, kāpēc tu visu dienu te mocies? Ai, vienalga neiešu. Iesi gan. Rīti, Tralala, tralala. Oho. Sēdi. Nē, es nevaru. Zūd. Nē, paldies. Man puika vilku spēlē. Es nevaru. Visu. Jurčik, Pagaid. kur jūs spēlējat? check man. Agrais skatiens, kad spogulī veras. Alkans ceras, bet neatceras. Kādas žirgtas tur ziltiņas peras. Viņas visas ir nenotveramas. Dzīve dāvina spožus stikliņus. Piklos padara drošus un mikliņus. Citus tā kā tēraudus rūda, bet no citiem vien iztaisa glūdu. Nudīgs zvaigzne pa dīķi bulunčojas, nedurbiksīšu, vairs nevaruncīšu, visi pliki kā tikko taisīti, visi tīri un nesamaisīti. Visi pliki kā tikko taisīti, visi tīri un nesamaisīti.